Nu, man tāds ir, ka kaut kādā brīdī vairāk valodas zinu, jo tā kā paliec viduvējs visās. Tad man liekas tā, ka tev, tā kā, kad sāc runāt visās, tad vienā vairs neesi lielisks. Tu esi visās viduvējs, bet es ceru, ka tā nav. Man ir bijušas tādas domas. Bet es nezinu, islandiešu valoda ir liels process. Man liekas, ka man vēl vajadzētu 10 gadus, lai es jūtos pilnīgi komfortabli viņā runājot. Bet ir tādi vārdi, ka man liekas, ir pilnīgs mērķis, tā kā hakļier, krusa. Man reizēm liekas, ka man vajag īstenībā citu mēli iegādāties. Man liekas, ka latviešu valoda un islandiešu valoda var ļoti labi salīdzināt. Jo, ja tu tā padomā kaut kā vēsturē, kas mēs esam bijuši, nu tad vairāk kā zemnieka tauta, vai ne? Kas ir ļoti bieži pakļaut kaut kādai lielākai valstī. Islandiešiem līdzīgi, vai ne? Viņi ir vairākas gadsimtas bija zem Dānijas, līdz ar to viņi bija tā kā zemnieku valoda, kur svētdienās visi runāja dāniski, jo tas bija tā kā prestiža jautājums. Tad man tāds ir, ka tur ir kaut kāds līdzības latviešu valoda, kāpēc tur ir tas viss tā kā iekapsulējies, vai ne? Un kāpēc viss ir tik ļoti saistīts ar dabu. Latviešu valodā mums arī, mums uzvārdi ir, vai ne, Liepiņš, Krūmiņš, viss no dabas, tad viņiem vārdi ir, vai ne, Jöketļ vai vienalga. Jebkurš vārds ir īstenībā kaut kāds apzīmējums, nezinu, ladājs, vilks, rūnu dēls. Nu tā, man liekas, tas interesanti. Tās līdzības. Ļoti daudz mākslinieku šeit, manuprāt. Un arī kaut kā visi viens otru ļoti atbalsta. Man liekas, tas liekas ļoti mīļi, ka cilvēki tiešām viens otru rīktīgi atbalsta kaut kādās mākslas attīstībā. Nākot no Rīgas, tev liekas, wow, šitā ir zeme, kur visi cilvēki tādi krāsaini un brīvi un traki. Un tad es paņēmu akadēmisko gadu skolā un atbraucu, man bija 19 gadi. Es sāku dzīvot Downtownā uz 9 mēnešiem. Un es reāli sapratu, ka īstenībā tieši tā arī ir. Man liekas, tagad man visvairāk patīk. Tagad man tāda vairāk pieauguša cilvēka dzīve. Man ir karjera, man ir dzīvoklis, man ir mašīna, man ir kaķis. Nu, tagad līdz ar to tu tā kā rītīgi jūties kā mājās. Tā viss ir tā kā sakārtots. Draugi, tev ir savu draugu grupa, tev ir vietas, kur tu ej brīvdienās. Par sevi ierēkšanu noteikti visu laiku, kas ir nenormāli forši. Nu, ir jautri. Man liekas, cilvēki neuztver sev pārāk nopietni. Bet runāju par humoru izjūt, varbūt tas arī, zin kā, mums ir savādi gan. Tad Islandē katru jauno gadu, 31. decembrī, visi valsts nosēž 10. vakarā pie televizoru, jo ir Auramotoskope, kas ir tā kā gada atskats, tā kā gada humoršos atskats par gadu. Un tad tur notiek brutāla ierēkšana par valdību un par visu. Un tā, ka visi ir norēkušies 10. vakarā. Un tiešām visi sēž un skatās Auramotoskope. Man liekas, tas ir rādītājs. Kad tā kā ieejot jaunajā gadā rīktīgi ierēdz brutāli par veco gadu. Tas kā, ja mums savādi gan būtu katru 31. decembrī, visi valsts skatītos savādi gan. Tā, man liekas, tas ir labs rādītājs humoru izjūtē, ka tā spēja par sevi rītīgi smieties. Šobrīd ir 15. jūnijas. 15. jūnijas, tātad mēs esam izdzīvojuši vienu sestdaļu no vasaras, kurā ir bijušas iespējams 2 saulainas dienas. Tu esi tādā loterijā dzīvo. Tā, ka es īstenībā pievēršu uzmanību katru dienu izejot no mājas, apskatos tur kaut kāda kalna un mākoņu attiecības vai kādā krāsā debesis, jo visu laiku viss mainās. Un es pēc 10 gadiem, 11 gadiem es joprojām neesmu pieradusi pie tā maz. Man visu laiku ir pārsteigums īstenībā, ko es ieraugu. Bet runājot piemēram, ar savu draugu, kurš ir no Reikjavikas, es teicu, ka jānotiek kaut kam ļoti episkam, lai viņš būtu pārsteigts. Un tas ir interesanti, man liekas, ka Dievs dzīvo reāli. Tu vienkārši pieredzi pie kaut kā episka, arī par vulkāniem un vispārējais. Viņš nolaidos no Rīgas, es braucu uz Reikjaviku un ir +4 grādi un tev blakus vulkāni. Un tā kā tur var redzēt, kā vulkāns izvirst. Un tā liekas, ka kaut kādā ziņā es laikam pie tā esmu pieradusi. Kas ir pilnīgi nenormāli, manuprāt, pierast pie vulkāna izvirdumu. Nē? Tas taču nav normāli. Tā, lūk.